Tagad mēs kopā parādīsim, kā uztaisīt vienu īpašu, interesantu eksperimentu, varētu teikt tā, ogles monstru, vai mēs to saucam arī par cukura čūsku, kā var uztaisīt kaut kādu maisījumu, kuru karsējot, un no tā maisījuma mums izlien ārā kaut kāda gara čūska. Bet par visu pēc kārtas. Pirmais solis jāiemācās dedzināt. Un, protams, kad šķiltavas tas būtu vienkārši, bet ja mums jāizmanto sērkociņš, vai tu zini, kā pareizi sērkociņus turēt? Ja es paņemu tūlīt, reku šeit mums ir kārbiņi, parasti jau, reku, izņemsim dažas sērkociņus, un reku tev kārbiņi, un ja man vajadzētu dedzināt, reku, ja kas mēs sērkociņus varēsim iemest šeit? Nedrīkst šīt tā, tāpēc kā... Jā, tad, ja mēs turam šādi, sanāk mums karstums iet uz augšu, un tas nozīmē, ka var apdedzināt pirkstus. Jā. Ja mēs turam šādi, mums sanāk tā, ka liesma iet uz augšu un koku aizdedzināt ir grūti un tā parasti nodziest. Bet savukārt, ja mēs turam šādi, tad mums sanāk, ka liesmiņa pakāpeniski iet, un tad drīzāk mēs varam to regulēt. Augstāk paceļot, mums liesmiņa kļūs mazāka, zemāk, mums liesmiņa kļūs lielāka. Jā, iet šādi uz augšu ar vien, tad mazāk, uz leju ar vien lielāk. Un, protams, interesanti ir tā, ja mēs gribam aizdedzināt, tad noteikti nedrīkst dedzināt šādi, jo citādāk visus pirkstus var apdedzināt. Ja? Pamēģini šobrīd. Tur ir kārbiņi, un kā tu aizdedzināsi? Tad, jā, mēs varam redzēt, jā. Vienīgais, kas sērkociņi dažādas kvalitātes ir labāk nevis uz sevi, jo tad var izprakšķiet un trāpīt pašam, bet drīzāk labāk ir prom no sevis, ja šādi te mēs uzšķiļam galvenais pietiekam stipri piespiest, rekurs skaties, te mēs varam pavērot šādi, ja es turu, tad man tā liesmiņa kļūs arvien mazāka ar laiku, ja, te mēs vēram redz arvien mazāk, un tad es varu, ja es gribu, es varu turēt, un pietiekam ilgi var turēt, ja? Savukārt, ja šādi tā liesmiņa, tad man degviela kļūst tā kā piekļūst vairāk, ja karstums, un tādā veidā mēs varam, met iekšā šeit sērkociņu. Ja? Un tādā veidā mēs varam to sērkociņu turēt diezgan ilgi, galvenais pareizi to turēt. Ja? Un tā kā noteikti ar vecākiem pamēģini, kā tad īsti pareizi to sērkociņu turēt, ja vajadzēs kādreiz ugunskura aizdedzināt, vai, teiksim, krāsni, malku krāsnī, vai tam līdzīgi, vai būtu iespēja iemācīties un saprast, vienu no tādām svarīgām prasmēm priekš pārgājieniem, vai kā tam līdzīgi. Un tā, liekam sērkociņus malā, un tā sāksim taisīt tad mūsu maisījumu. Skaties, kā to mēs uztaisīsim? Mums šeit, pabīdīsim šo visu šeit, uz šo pusi, tad šajā vietā mēs iebērsim sākumā smiltis. Jā. Reku, mums ir smiltis. Taisi vaļā, ber iekšā. No jūras vai no kuriem? Vienalga, ja. Šīs konkrēti ir celtniecības smiltis. Ja pat, ja nav iespējams dabūt kaut kur ārā, šīs konkrēti, lai būtu sausas pilnīgi, tad ir paņemts, vienkārši maisa celtniecību. Vēl vairāk. Šo konkrēti vēl vairāk jāpiebar, ja. Vēl nedaudz. Vēl, lai ber troši. Vairāk. Vēl. Mums tad vajag bišķi, lai viena maliņa pāriet pāri. Jā, nebaidies. Vēl nedaudz. Šādi varētu būt labi. Mēs tad atstājam. Nevajag. Jā, lai paliek šādi. Un šeit augšā mēs kā reizi uzliksim to maisījumu, kuram vajadzētu sasilt. Un, protams, kad... lai mēs to varētu sasildīt, mēs izmantosim izopropanolu, šo te spirtu. Tad apmēram, mums šeit ir 100 ml, tad faktiski tas ir viens no spirtiem, ko izmanto dezinfekcijas līdzekļos. Ja? Un to tad mēs varam ieliesim smiltīs, bet ieliesim mēs smiltīs tad, kad mums būs gatavs maisījums, ko uzbērt. Ja tad šo pabīdam atpakaļ malā. Un tad mums ir jānosver divas sastāvdaļas. Tad mums ir divas sastāvdaļas, kuras vajadzīgas. Tad soda un cukurpūderis. Soda mums dod ko? Mums ir pelni, ja mums vajag kaut ko, kas paliek pāri. Ja citāk, ja cukurpūderis pilnībā sadeg, tur nekas nepaliek. Viss pārvērš par ūdeni un ogliskābo gāzi un aiziet gaisā. Savukārt šeit soda veidos pelnus, un otrs mums ir CO2, sadaloties veidojas ogliskābā gāze, kas uzpūš visu to maisījumu. Savukārt
Tu gribēji kaut ko jautāt? Tāpēc mēs izmantojam cukuru pudri, ja no viņa nekas nepaliek. Mums degot cukurpūderis veido, sanāk tā kā tas ir ogļu hidrāts, sadegot, man sanāk tā, ka paliek ogle pāri, vienkārši tur nav tik karsts, lai pilnībā arī ogli sadegtu, un ar to ogli ar pelniem veido tādu masu, kas viendabīgu tādu čūsku tārpu, vai kā to nosaukt, Bet vēl otrs svarīgs, kas notiek, ja mēs cukuru uzkarsējam? Viņš kā karameli? Tad, izkūst un kļūst kā karameli, un tas veido to viendabīgo masu. Ja? Tādēļ sodu mēs iesvērsim reku šajā glāzītē. Bēram iekšā. Tas ir izsvērtas. Jā, ieslēdzam. Jā, mums vajag 1 gramu sodu. Saprāt, mums milzīga burka, bet 1 gramu mēs tūlīt nosversim. Tā. Reku tev karote, var tur 1 līdz 1,5, bet, tad sagāz vienkārši to trauku, jā. Un šis jau būs vairāk kā 1 grams, jā. Tu uzmanīgi. Un cik mums ir? 2. 2, vai nav pa daudz? Ir, nekas, tad tā ir kaut kur trešdaļa no karotītes, ja tik maziņa karotīte. Ja lielā karotīte, tad pat gandrīz 5. Liekam. Tieši 2. Kā saka, tas maisījums mums noteikti nevar. Tad, ja kas mēs ar karotīti tūlīt paņemsim nost un skaidrs, 1,16. Normāli. Jā, tas būs pietiekami. Tā, to mēs noliekam, aiztaisim cīri. Un cik cukura? Cukurpūderi mums vajag 5 gramus. Ja tad ņem cukurpūderi, taisi vaļā. Tā, paga. Reku karotīte. Citādāk tā tu iebērst pārāk daudz. Apmēram 1 karote varētu būt 5 grami, bet varbūt arī pat mazāk. Droši ber vēl. 2 grami vēl. Tas ir tikai. Un 5 grami. Tieši precīzi 5 grami. Tagad, lai samaisītu, tā izslēgsim ārā. Ļoti interesantu vienu lietu. Es tev parādīšu, kā pareizi samaisīt pulveris. Ja vienam uzbert otru, parasti dara tā. Blīvāku, mums blīvāks ir, sanāk, šis te soda, ja? To uzber virspusē. Jo tas kritīs pamazām uz leju, un tādā veidā labāk samaisīsies. Tātad mēs pieberam. Te klāt. Jā, un tagad otra lieta. Jā, kas ir smagāks? Pēc būtības tad vienkārši var labāk to, kas ir mazāk, uzbert uz to, kas ir vairāk. Bet no otras puses arī otrādi dara. Galvenais ir, skaties ko, ja es tagad maisu ar karotīti šādi nepietiek, jo redzi, man gar sieniņām šeit stūrīšos paliek nesamaisīta viela. Tādēļ mēs ko izdaram? Mēs paņemam un šādi te samaisam, tad mēs varam šādi samaisīt, lai mums no visiem stūrīšiem izkrīt. Redzi, ka te man nav, tad tā viela uzkrīt virsū, un tādā veidā man labāk sajaucās un samaisās. Bet tā soda vienmērīgi iejaucās iekšā cukurpūderī. Ja tad mums vienkārši vajag svarīgi šādi te, tad mēs pamaisam vēl. Un tā var sajaukt jebkuras 2 cietas vielas, vai vispār dažādas pulveris, ja vajag kaut kur viendabīgi samaisīt. Un jo ilgāk to maisu, jo viendabīgāk samaisās. Es domāju, ka tobrīd vajadzētu būt pietiekami labi. Tad 5 grami cukurpūderis un soda. 6 grami ar kaut. Kopā ir 6 grami, bišķiņi vairāk. 20 un 20. Pagaid, 5 grami cukura. 5,03 un... Bet es saprotu, ka mēs nosvērām bišku vairāk kā katru no tā. Bet ja mums 5 grami cukura, tad cik vajag sodu? 1. 1, tad 5 un 1. Mēs visu šo pulveri nebērsim virsū, mēs uzbērsim daļu, bet, vienkārši var likt visu, var likt daļu. Mēs šoreiz izmantosim, es domāju, kaut kādā apmēram pusī. Taisa vaļā šo un uzliesim te virsū. Mums vajag tā, lai sanāk taisīt? Sanāk, jā. Redz, jūt smaržu? Jā.
Tā, uzmanīgi, lai gar maliņu tā, kad lej, tad vienkārši tur pusi no pudelītes ir jāizlej. Ja? Apmēram uz šo daudzumu mums vajag lai mums kalniņš ir pa vidu, viss kārtībā. Ja? Turi. Pasties, ir puse vai... Nē, vēl pielej. Vēl no šīs puses, ja pielej šeit. Nekas, tas ir dezinfekcijas līdzeklis. Nekas traks. Nu, vēl vairāk. Vēl pielej. Tik uz vidu nelej, ja tā. Nekas traks, lej gar maliņu. Jo tas smiltīs iesūsās. Ir puse. Es domāju, ka pietiks. Taisciet. Tagad uzliksim vienu karoti šī te maisījuma. Tā. Varam pat bišķīt vairāk. Nu ko? Esi gatavs? Jā, vajag aizdegt to. Jā, vajag to aizdedzināt. Tādēļ lūdzu sērkociņu. Jā, ar sērkociņu ir aizdedzinās uzmanīgi. Ja, tad uzmanīgi no sāniem liec klāt. Var, protams, ar šķiltavu. Šķiltavs ir garākas, bet tad degšķidrumu noteikti mēs noliekam malā. Aha. Nē, pie cukurs jau nedegs, tev spirts degs. Aha. Dod šurp sērkociņu, mētam iekšā šeit bāzīti. Un skaties, no tā, ka mums tagad deg, skaties, redzi, cukurs no maliņām sāk pārūgļoties. Redzi kā, veidojas tā kā karamele, bet tā karamele it kā sadeg. Un tā kā tur ir soda, tad soda to uzpūš. Pēc būtības man sanāk uzpūsta karamele. Un tagad, pastīsimies, kas tad mums notiks, ja? Ja mēs vērojam, tad mums, redz, veidojas rīti, jā, siltums ir ļoti labs. Jā. Wow, cik liels. Jā, un interesanti tas, ka tas var uzpūsties ļoti, cik liels mēs tūlīt arī redzēsim, bet dažreiz tas uzpūšās milzīgs pilnīgi, un nāk. Tas varētu teikt tā, cukura čūska vai cukura tārps. Zini, ir tādi divi galvenie. Ne, tas ir viens. Viņi ir apvienojušies kopā. Redzi, ja tu pasties vērīgi, tad sanāk tā, ka tur, kur veidojas karamele, tā karamele it kā izkūst, bet viņi uzreiz piepūšās no tā, ka tur iekšā ir soda. Ja? Cik nodegs? Spirts iekšā deg ļoti labi, un attiecīgi, tāpēc to noteikti jātaisa uz uguns drošas virsmas, ja? Un vēlams to darīt kaut kur ārā, aizvējā. Tur ir divi acis, viens acis kā... Te vispār divi ragi izveidojās. Jā. Tas ir kā kaut kāds skorpions. Kaut kāds skorpions, varētu arī tā teikt, ja? Un man sanāk tā, no tā, ka man ir soda, man veidojas tie pelni, redzi, sanāk pelni kopā ar ogli, tas, kas mums ir šeit, ja? Un tas visu laiku uzpūšās. Tas var degt tik ilgi, kamēr mums beidzās degšķidrums, vai arī kamēr mums beidzās tas maisījums, ko mēs esam uzlikuši virsū. Redzam te, jo ilgāk pastāv virs liesmas, ja virs karstuma, man sanāk arī ogle nodeg, redzi šeit, pieņemsim, man arī ogle nodeg, un rezultātā man veidojas ne tikai, pelni, bet tie pelni paši par sevi ir neizturīgāki, pieņemsim, nekā, ja man ieskatos šeit, te man ir jau vēl ogle palikusi, un līdz ar to tur tā forma turās. Bet, vēl man turpina pamazām no tā līst ārā. Šobrīd, jau tikai viena čūska. Gribētu pataustīt? Te var nosmērēt rokas viennozīmīgi. Bet, manuprāt, būtu interesanti, ja mēs redzam šo te gabaliņu, kas ir izlīdz, ja mēs to pamēģināsim nosvērt, kā tev šķiet? Tas būs daudz vai maz? Maz. Būs maz. Labi, pamēģinām rekord. Man ir svariņi. Starp citu smaržo pēc karameles nedaudz. Jā.
Nu, protams, iedomājies, ja mēs uzbērtu visu, mēs apmēram pusi varbūt uzbērām, ja? Tad mūsu tā čūska būtu daudz lielāka un daudz vairāk. Ja? Bet šoreiz mums pilnībā pietiek. Skaties, ja mēs paņem šo te gabaliņu, un es tagad uzlikšu uz svariņiem uzmanīgi, tur ir nulīts, redzi, ja? Skrien prom, pilnīgi lielāku karoti vajadzētu. Un tad man ir vesela karote ar to, kas man ir sanācis. Uzliksim to uz svariem un 0,29 grami. Tātad trešdaļa no grama. Tad tas ir ļoti viegls un pūkains materiāls. Reku, ja mēs paņemam, tad tas faktiski tā, ka tās pilnīgi tā kā piepūsta oglīte. Ja, pavisam tāda. Tāpēc to labāk darīt ir aizvējai, jo citādāk sanāk tas viss tiks aizpūsts ar vēju. Tā, izskatās, ka mums šeit ir viss nodedzis. Un man oglīte, redz, rekur jau pārstāja nākt. Lai mēs varētu to nodzēst, mēs vienkārši to pārklāsim pāri un mums beigsies visa degšana. Šādi te. Pilnībā pāri, skābeklis netiek klāt, un rezultātā man viss būs notisis. Es domāju, ka jau ir. Bet es atstāšu, lai neiztveiko tas spirts ārā. Ja? Noņemsim šo nost, un tad pamēģināsim citu veidu. Tā vietā, lai sodu un cukuru sajaukt kopā, mēs varam izmantot kalcija glukonāta tabletes. Izrādās kalcija glukonāts. Faktiski kalcijs mums aizvietos to pašu nātriju, kas ir sodā, un tas mums veidos pelnus, bet savukārt glukonāts, tas ir faktiski glikoze, ir arī viens no cukura veidiem. Esi dzirdējis par glikozi, ja? Un tad oksidējoties glikozei veidojas glukonskābi. Es vēl zinu par fruktozu. Fruktoze ir, jā, un citi cukuri, bet šeit konkrēti tātad ir viela, kas saucās kalcija glukonāts. Faktiski tas ir uzturu bagātinātājs, lai mēs varētu vairāk dabūt kalciju savā organismā. Tādēļ tas ir nopērkams aptiekā. Jā. Jā, un ko mēs izdarīsim? Mēs darīsim visu to pašu. Ņem berīgšā smiltis. Jā. Es uzliešu degšķidrumu, tad tas ir tas pats dezinfekcijas līdzeklis. Jā, droši, vēl. Jā. Vēl. Tur nav vēl pilns. Aha. Jā. Varētu pietikt. Un tagad, skaties, es tieši tāpat uzliešu virsū izopropanolu. Es domāju, ka pietiks tik daudz. Varbūt nedaudz. Te pa vidam es nedaudz uzliešu, lai mēs varam ielikt iekšā tās tabletītes. Tā, taisam ciet. Jā, liekam nost. Atvēram. Jā, un taisam vaļā tabletes. Rekur, tev 4, man 6. Taisam vaļā un skatāmies, kādas tās ir, ja? Mums tās ir tādas baltas tabletītes. Interesanti, kādi viņi ir pēc garšas. Zin kā, ņemot vērā, ka tas ir uzturu bagātinātājs, var jau pamēģināt arī pagaršot, bet, es īstenībā nekad neesmu garšojis. Tur ir pat 2 pusītes var vienu. Jā. Ja kas man ir vēl iepakojums, pēc tam es varu paņemt un iedot tev pagaršot, bet man parasti kalcijs pietiek ir no piena, piemēram, biespiena. Un tā, kopā tev ir 4, man 6, un tagad mēs varam salikt tās, var pamēģināt, mēs uzliksim dažas tabletītes šādi guļus, ja, uliekam tādā 4 stūrītī. Nedaudz iespied, lai viņi nekur neaizskrien, ja, tā, lai tā tabletīte mums, rekur, noliec šeit. Labi, tu noliec, kas tā, bet es gribu 4 noliksim šādi, un pārējās mēs noliksim šādi te. Ja? Liec tur, un vēl viena ir kaut kur. To mēs. Šeit domāju. Labi, ieliksim šādi. Tā, mums ir 10 tabletītes. Tev ir sēkociņi. Aha, viss, ņem nost. Tagad. Taču.
Mhm. Nu, redz, skaties kā šeit mums no katra nāk ārā, un re, kur mēs gareniski ielikām, tur nāk šobrīd jau garāki tārpiņi ārā, un tur, kur guļus, tur sanāk tieši resnāki tārpiņi, ja, mēs rekot tur varam salīdzināt, ja kādi mums te ir. Tā kā, bet galvenais viss notiek, ja. Notiek daudz ātrāk, vairāk, un tādā ziņā vienīgais, kas nav viens liels, ja, tārpiņš, bet daudz mazi. Nu, un rekur, šeit, Normāli. jā, bet redz, šeit var redzēt, ka šobrīd pelni ir balti, un tos kā reiz tur pārsvarā ir kalcija savienojumi. Jā. Tas ir ļoti garš. Nu, pat tur izskatās, ka kaut kāda centimetri 10, 15, jau tā kā tas viss ir. Nu jā, un ļoti viegli arī, ja tieši tāpat kā iepriekš, tad tāds pufīgi pelni, var teikt tā. Tad viegli salūst. Nu, un redz, un tas atkal mums turpina tik ilgi, kamēr tā no tām tabletītēm mums nāk tas šķidrums. Un sanāk, tā kā tas ir, tur ir glukonskābes, tas ir glukonskābes sals, tad mums sanāk izkūst, tā kā cukurgailīts, ja, un to mēs arī ļoti labi varam redzēt, tā kā līdzīgi kā cukurs. Nu, un, protams, kad tas pamazām uzpūšas, jo procesā veidojas gan ogliskābā gāze, gan ūdenstvaiks. Nē, no augšas bija labāk. Tik liels, tas ir 2 tabletes viena vieta. Sauga kopā tiešām. Tad jau sanāk, ja tās tabletītes salikta kopā, tad iespējams varētu iegūt vienu lielu čūsku. Nu, tad tik jāmēģina. Lai izdodas eksperimenti. Esi uzmanīgs ar uguni.